Labvakar, labvakar mūsu kārtējā veselības stundā. Ļoti liels prieks jūs visus redzēt, neskatoties uz to, kā ārā ir karsts, bet īstenībā zināšanas par to, kā mums pārvarēt gan karstumu, gan uzlabot savu veselību, pašsajūtu, skaistumu, tas ir ļoti vērtīgi jebkuros laika apstākļos. Un patiesībā to var apvienot forši ar dārza ravēšanu, ar sauļošanos, uzliekam austiņas un klausāmies mūsu veselības stundas zūmus, lai esam zinoši un pasargāti. Nu, lūk, šodienas veselības stundā būšu es, Diana Pelaka, veselības trenere un nutriciologas Indra Šmite. Un pastāstīsim jums vairāk par produktiem. Tātad jauns mēnesis, jūlija mēnesis ir iestājies, un kā katru mēnesi mums ir arī jauni akcijas produkti. Un stāsts jau nav tikai par akcijām, ja, bet, protams, vienmēr ir vēl foršāk iegādāties produktu ar vēl papildus atlaidīti, bet svarīgākais jau ir tas, ka mēs ar katru šo te iespēju, ar katru arī atlaidi mēs uzzinām vairāk par katru produktu. Un par īpašībām, par to, ko viņš spēj uzlabot mums, un es domāju, sāksim arī apskatīsimies, kāds tad mums ir jaunums šajā mēnesī, kādus produktus mēs varam iegādāties un kā palīdzēt sev un uzzināt dažādus lifehackus. Lūdzu, Indriņ, uzliekam prezentāciju. Arī esam sagatavojušas, lai vizuāli arī jūs apskatītu šo produktu, kā viņš izskatās, kā viņu meklēt. Var droši uztaisīt arī bildīti, screenshotu un tad, jā. Kā pirmais produkts mums šomēnes ir uz akciju, tātad Quatrbiotic. Quatrbiotic formula. Vienkārši superīgs produkts. Īstenībā šis ir viens no produktiem, kuru es iesaku arī visiem saviem klientiem, tiem, kuriem ir kādas problēmas ar kuņģa zarnu traktu. Tātad, paskatāmies šīs te īpašības. Tātad, Quatrbiotic mums ir vispār tāds viens no pēdējiem jaunumiem, un viņš ir daudz efektīvāks kā mūsu iepriekšējie probiotiķi, ja, tie, kas ir domāti zarnu traktam, mikrobioma atjaunošanai, jo viņam ir tātad jauna formula, un tā ir 4 slāņu aizsardzība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka īstenībā, teiksim, parastie šie te līdzekļi, viņi nonākot mūsu kuņģī, viņi liela daļa var aiziet bojā tieši šīs te kuņģa skābes dēļ, bet šeit, kā mēs redzam jau pašā nosaukumā, Quattr, tātad 4 slāņu aizsardzība, kas nozīmē to, ka šīs te baktērijas, labās baktērijas mums nonākot kuņģī, viņas neaiziet bojā, bet viņas aiziet tātad uz savu mērķu orgānu, un tas ir uz mūsu zarnām. Tātad 100% dzīvas, aktīvas šīs te baktērijas mums nonāk tur, kur viņām jānonāk. Un kā nākamais unikālais ir fantastiski, man liekas, vienkārši vienā kapsulā. Tā kapsuliņa arī ir ļoti maziņa, bet vienā kapsulā, ar vienu kapsulu jūs saņemat 12 miljardus tātad šo te labo baktēriju. Vienkārši 12 miljardi. Šīs te labās baktērijas, varētu teikt, viņas pilnīgi tā kā sāk izstumt mums patogēno vidi no mūsu mikrobioma, un tā kā visi tie, kam ir tiešām šīs te problēmas ar vēderu, ar zarnu traktu, noteikti pievērsiet šim te produktam vērību. Tāpat viņš arī palīdzēs tiem cilvēkiem, kam ir tādas it kā elementāras ikdienišķas problēmas, kā gāzu veidošanās, vēdera pūšanās, smaguma sajūta, aizcietējums. Starp citu, arī tiem cilvēkiem, kam ir ādas problēmas, jo atceramies, ka āda ir mūsu spogulis, un tātad, ja uz ādas ir mums problēmas, tas nozīmē to, ka jāsāk tīrīt šis zarnu trakts, un Quatrbiotic noteikti palīdzēs. Un arī tātad novērš šo te caurumoto zarnu sindromu. Jo atceramies no mūsu iepriekšējām lekcijām, ja, ka tātad tieši šis te caurumoto zarnu sindroms ir iemesls tam, kāpēc organismā sākās dažādi iekaisumi, šīs te pašas ādas problēmas un visādas alerģiskas reakcijas. Tātad viņš forši sāks atjaunot visu šo te zarnu sieniņas un visu to uzlabot.
Maniem klientiem esmu dzirdējusi arī labas atsauksmes, arī tiem cilvēkiem, kam, piemēram, ir kuņģa dedzināšana, arī, starp citu, ir palīdzējis ļoti labi tieši kvaterbiotika. Un, jā, tā kā arī refluksi, kuņģa dedzināšana, jā, tā kā arī pie tādām problēmām noteikti paskatāmies kvaterbiotika. Sastāvu jūs paši apskatīsiet, ja tur ir tik daudz šo te dzīvo baktēriju, ka es visas tagad nenosaukšu, bet tātad šis produkts mums ir visu jūlija mēnesi ar atlaidi 15%. Tā, varam iet tālāk. Jā, kā nākamais produkts mums ir Chlorella. Jā, šis produkts bija mazliet varbūt bišķiņ piemirsts, bet tagad, kad gatavoju, lasīju par šo produktu, liekas, ak, Dievs, cik fantastisks produkts. Tātad, ko viņš mums palīdz veikt organismā? Tātad, par cik mums ir šobrīd ir ļoti piesārņota vispār vide apkārt, ja, ka mēs pat vienkārši ēdot no plasmasas traukiem varam uzņemt dažādus gan metālus, gan plastmasas, gan pesticīdus uzņemt caur ēdienu, caur dzērieniem, caur dažādiem šiem te avotiem vienkārši piesārņot savu organismu. Chlorella būs lielisks palīgs tam, lai atbrīvotu mūsu organismu no smagajiem metāliem, no pesticīdiem un citām dažādām indīgām vielām. Piemēram, tie cilvēki, kuri strādā arī dažādus kaitīgus darbus, tie paši skaistumkopšanas meistari ar dažādām lakām, līmēm, tvaikiem, ar, teiksim, ja vīrieši, tad visās kaut kādās fabrikās, kur ir putekļi, kur ir dažādi ieelpot var dažādus toksīnus, benzīnus, eļļas. Tāpat arī cilvēkiem, kuri lieto alkoholu, smēķē vai citi kaitīgi ieradumi, tātad mums organismā uzkrājas šie te toksīni un tieši Chlorella būs tāds mega super aktīvi jaudīgs produkts, ar ko to visu izvadīt. Un, starp citu, tas ir arī lielisks olbaltumvielu avots, kā izrādās. Pat vairāk nekā gaļā un graudaugos, ja, līdz pat 50%, tātad mēs uzņemam arī olbaltumvielas. Un, starp citu, šis produkts ir arī piemērots vegāniem, ja, tie, kas tātad ir izslēguši vegāni, veģetārieši, kas ir izslēguši gaļu no sava uztura, viņiem tāpat ir jādomā, kā kompensēt šo te olbaltumvielu avotu, tad noteikti iesaku Chlorellu. Arī anēmijas profilaksē, ja, tātad visiem, kam ir Tā, man uzkārās vai visiem? Laikam visiem man arī. Diančik pazudi? Tā, laikam izmetā Diānu. Nu tā, es domāju, ka viņi tuliņās būs atpakaļ. Mazlietiņu uzgaidīsim. Jā, lai varētu noklausīties visu labāko informāciju par Chlorellu. Ceru, ka viņa būs tuliņās atpakaļ. Tā nu ir mums ar to tehniku. Cerams, ka atpakaļ viņa tiks un būs viss labi. Ja nē, tad iesim prezentācijā uz priekšu un stāstīšu par produktiem, ko es jums esmu sagatavojusi. Vēl nav laikam. Labi, kaut kur vēl Diāna kavējās. Nu, varbūt jāslēdzās uz priekšu prezentācijā un es sāku stāstīt jau par saviem produktiņiem, lai mēs te nekavētos. Tā, tad es pāriešu pāri visiem slaidiem, kas ir Diānas. Ja viņam būs atpakaļ, tad rādīsim. Tā izrādīja jums visu mūsu prezentāciju. Nu tā, tad
skatīsimies tālākos akcijas produktus, kas mums ir pieejami, un viens no tiem ir kalciprime. Produkts, kurā pamatā ir ne tikai kalcijs, bet šī te gudri izveidotā formula, kas nodrošinās gan kaulu stiprumu, gan locītavām arī atbalstu sniegs, muskuļu veselībai, visam šai te mūsu skeleta sistēmai būs atbalsts ar šo produktu. Un parasti mēs tā domājam par kalciju runājot, ka tās ir minerāla viela kauliem un zobiem tikai. Bet jāsaprot, ka mums kalcijam vajag arī palīgus, lai organisms varētu to visu uzņemt un vērtīgi arī izmantot. Un tāpēc arī šajā gadījumā ir apvienots kalcijs ar minerālu vielām, kas palīdzēs uzsūkties un tieši arī aizies uz kaulaudiem. Un šeit pamatā ir komplekss no sakanaļģes litomānijas, kas ir aļģe. Tā aug tīrijos Atlantijas ūdeņos pie Īrijas, Islandes krastiem, un tā savā dzīves laikā uzkrāja ļoti daudz šo te kalciju, magniju un vērtīgus jūras minerāļus. Mēs jau zinām no Ocean Wind produkta, ja, kad šie te dziļūdens augi un uzkrāja ļoti vērtīgas šīs vielas. Tātad šajā produktā ir iekšā šī sarkanāļģi. Tāpat tās arī klāt ir arī D3 vitamīns, un tas arī tieši palīdz uzlabot kalciju uzsūkšanās zarnu traktā, veicinot arī to nonākšanu kaulaudos. Jo, ja mēs dzeram vienkārši pliku kalciju, tad īsti jēga no tā visa nav. Tāpat tās arī klāt ir K2 vitamīns, magnijs, jo magnijs ir mums nepieciešams, lai uzturētu normālu muskuļu darbību, arī piedalās procesos, kas ir nepieciešami, lai būtu stipri kauli. Bors ir nepieciešams arī, un tas ir arī iekļauts šajā produktā. Mangāns, silīcijs un cinks. Cinks arī piedalās minerālvielu vielmaiņā un kolagēna sintēzē. Un tātad šī formula darbojas kompleksi un ne tikai palīdz stiprināt kaulus, zobus, bet arī atbalsta šo te locītavu elastību un normālu muskuļu darbību, gan lieliem, gan maziem īstenībā. Un ir sevišķi nepieciešams arī šis produkts ir noteikti bērniem, jo tad, kad viņi aug, tad patiešām šīs minerāla vielas mēs nevaram uzņemt tik daudz ar ēdienu, un bieži vien ir dažādas sūdzības tieši par tā kā locītavu sāpēm, kaulu sāpēm, un šī gadījumā šis produktiņš noderēs ļoti, ļoti labi. Tā, kas mums notiek tagad? Diana, tu esi atpakaļ? Jā, man tur pārkarsa viss, sorry. Labi, tad turpini tu tālāk, ja? Tu varbūt pabeidz ar, kā vēlies, jā. Nē, es par šito pabeidzu jau, jā. Labi. Tā, tev bija tad, tā, šeit. Tas bija mums tālāk. Jā, par šo es pastāstīju. Jā, tad ejam uz priekšu. Ejam uz priekšu. Jā, par kolagēnu. Tātad mums vēl joprojām arī turpinās akcija uz kolagēnu. Un kāpēc šis kolagēns, es tiešām teiktu, pasaulē nav tāda analoga kolagēnam, kā tas ir mums, un tas ir tripeptīdu kolagēns. Ko vispār, kāpēc vajadzīgs cilvēkam kolagēns? Kolagēns, principā, esam mēs paši, ja? Tātad šis ir 1. un 3. tipa kolagēns, hidrolizēts zivju kolagēns, un tātad cilvēkam, vispār cilvēka ķermenī, tas ir kolagēns kā tāds, tas ir galvenais proteīns, kas veido 3. daļu no visiem proteīniem, kas atrodas ādā, muskuļos, iekšējos orgānos, asinsvados, matos, nagos. Tātad mēs būtībā sastāvam arī no šī te kolagēna. Tas ir mūsu balsts, un vēl joprojām cilvēki tā kļūdaini uzskata, ka kolagēns tas ir tikai par skaistumu, tikai par sievietēm, tikai skaistiem matiem, nagiem, ādai, bet kā jūs jau dzirdējāt, kad tas ir būtībā sākumā pirmām kārtām par veselību no iekšpuses, kas pēc tam nāk arī uz ārpusi. Un
Jā, es uzreiz, kamēr atceros, izstāstīšu arī vienu rezultātu no savas klientes, kura arī pēc attīrīšanās lietoja šo te tripeptīdu kolagēnu. Viņai bija problēmas ar kauliem, ar locītavām, un vienkārši lietojot šo te kolagēnu, viņa jau sajūta reālu uzlabojumu, jo šī te kolagēna sastāvā ir arī hialuronskābe. Ja? Tātad mēs zinām, ka hialuronskābe arī ir mūsu locītavām, ceļgaliem, kauliem. Tātad ar kolagēnu vien mēs tiešām varam daudz foršus rezultātus iegūt. Ko tad kolagēns palīdzēs mums? Jā, uzlabot mitruma līmeni un ādas elastību. Palīdzēs arī izlīdzināt toni. Ja mēs vairāk runājam arī par kolagēnu kā tādu skaistuma eliksīru, tad noteikti šo visu ņemam vērā. Samazinās grumbiņu dziļumu, uzlabos matu nagu stāvokli, matu blīvumu, samazina nagu lūšanu. Ir arī pētījumi mums par to, kad kā atjaunojas vispār matu šis sīpoliņš pēc kolagēna lietošanas, kā sāk mati tur, kur viņi kādreiz neauga, un mati paliek skaisti, biezi. Un samazinās arī celulīta redzamība. Ja kāds grib vairāk tiešām iedziļināties šajos pētījumos, prezentācijā, tad droši var vēl pajautāt, vai nosūtīsim atsevišķi. Nākamais slaidiņš. Un tā tad, jā, atceramies arī to, ka kolagēns ir tas, kas mums organismā zūd un neatjaunojas. Ja? Tātad visiem cilvēkiem pēc 25 gadu vecuma kolagēns sāk samazināties un viņš ir jāuzņem no ārpuses, ja mēs nevēlamies iedzīvoties visos šajās te problēmās. Un šeit jūs arī redziet pēc pētījumiem, ja, tātad tas efekts, tie rezultāti parādās jau pēc 7 dienām. Tātad tikai 7 dienas principā, un jau jūs redziet, cik procentuāli daudz ir uzlabojies šis te ādas stāvoklis. Un kas mums ir iekšā šajā te kolagēnā? Tātad vienā pudelītē ir, es nepaņēmu pudelīti, bet man tur ir, vienā pudelītē ir mums 15,000 miligrami kolagēna. Tas ir tiešām daudz, jo, ja mēs parēķinātu, paskatītos ar citiem kolagēniem, cik to dienas devu mēs uzņemam, tur mēs uzņemtu ļoti, ļoti maz. Tātad viņš ir šķidrā veidā, ļoti garšīgs, jo viņā iekšā ir C vitamīns. Atceramies, ka kolagēnā obligāti jābūt C vitamīnam, jo tas nodrošina šo te uzsūkšanās spēju. Hialuronskābe, kā jau teicu, hibiska ziedi, baltā jāņoga un spināti un arī B grupas vitamīni. Un tas viss kopā rada tik garšīgu to kokteilīti, tik garšīgu to šķidrumiņu, ka vienkārši gribētos viņu dzert. Šeit jūs arī redziet, tātad arī kāpēc tas ir tripeptīds, ja, no kā tad atšķirās vispār kolagēns, peptīds, tripeptīds, tādi varbūt svešvārdi kādam, bet tātad paskatāmies, tātad parastie kolagēni, kas ir pieejami tirgū, ja, tur aptiekās, veikalos pat var nopirkt kolagēnu, ja, un cilvēks domā, nopirku pa 20 eiro kolagēnu, tagad tik lietošu, tik būs man rezultāti, bet beigās nekā. Jo tātad nav šī te uzsūkšanās spēja, kā jau teicu, ja, jo paskatāmies, kolagēna molekula ir milzīgi liela. Viņa netiek līdz tiem mazākajiem slāņiem, tur, kur viņai vajadzētu aiziet, ja, lai atjaunotu šos te orgānus iekšējos, vai atjaunotu ādu, jo tā molekula ir pārāk liela. Pat želantīna molekula ir mazāka kā kolagēna. Tāpēc pat peptīds, redziet, ja, peptīdam jau ir mazāka molekula, bet tripeptīds ir vēl 600 reizes mazāks kā peptīds. Tā kā tam izmēram šajā gadījumā izmēram ir tiešām ļoti liela nozīme, jo, ja mēs vēlamies vislabāko efektu, tad arī ir jāizvēlās viskvalitatīvākais kolagēns, un tas ir tripeptīds. Tālāk varam paskatīties, būs arī laikam kāds rezultāts, ja? Jā, šeit mēs redzam tikai dažus no šiem te rezultātiem, ja, tiešām kā pilnīgi mainās cilvēka seja, cilvēka ovāls, nav uzreiz arī jāķerās pie drastiskām metodēm, pie operācijām un kaut ko izgriezt, nogriezt, pārgriezt, ja, bet tiešām mēs varam dabiski atjaunot savu vizuālo izskatu un pie tam vēl stiprināt savus iekšējos orgānus. Tā kā
noteikti ņemam vērā šo te akciju, kas mums vēl ir kolagēnam. Nākamais slaidiņš. Jā, un vēl ir tāda arī foršā akcija, kolagēns plus mūsu brīnišķīgās biocelulozes sejas maskas. Jā, tātad trīs varianti. Vai nu mēs izvēlamies atjaunojošo sejas masku, kas ir violetā krāsā, vai sejas masku, kas ir kaut kas kaklā iestrēga, atvainojos. Tātad ūdens, tātad mitrinošā sejas maska, hidro, ja, kas mums mitrinās sejiņu šajā karstajā laikā, vai arī kolagēna sejas maska. Jā, var ņemt pēc izvēles. Un atgādināšu to, ka jā, šīs sejas maskas arī, tas ir pilnīgi jaunā evolūcija sejas masku vispār vēsturē, jo tā ir bioceluloze, kas rada šo te otrās ādas efektu, ļoti labi pieguļ mūsu sejai, mūsu struktūrai, ieiet visdziļākajos ādas slāņos, un principā tas rezultāts ir kā pēc skaistumkopšanas procedūras, kur mēs aizējam uz skaistumkopšanas salonu, tur mēs samaksājam 30–40 eiro par vienu procedūru, bet šeit vienā iepakojumā ir 5 sejas maskas, kuras mēs tātad attīram sejiņu, un pēc dušas vai vannas vai pirtiņas uzliekam šo te sejas masku, vai arī pirms kāda svarīga pasākuma, lai ātri vajadzētu uzbūstot seju vai noņemt, piemēram, tūsku, ja var arī likt vēsāku, ielikt leduskapī sejas masku un uzlikt, tad viņa arī tūsku, piemēram, noņems, un būsiet gatava pasākumam. Jā, un arī šeit jūs redziet pēc šiem te pētījumiem, ja, kā tātad viņš piepilda šo te ādas struktūriņu, aizpilda, pabaro, mitrina un sastāvs, protams, tikai dabīgas vielas un lietas. Jā, un šeit akcijā mums ir līdz 14. jūlijam, tā kā jāpaspēj 15%, man liekas, ļoti brīnišķīgs komplektiņš. Mīļās dāmas, pērkam sev pašas šādu skaistu dāvanu vai arī prasam no saviem mīļajiem vīriešiem. Paldies, Indra! Tā, Diana, ir jautājums par kolagēnu. Kāds ieteicamais kolagēnu lietošanas kurs pieaugušam cilvēkam? Te gan atbild Sanita Blāķa, raksta, es taisos lietot visu mūžu. Jā, nu kā jau minēju, kolagēns tātad mums neatjaunojas, jā, un būtībā pēc 25 gadu vecuma viņš būtu jālieto. Es domāju, ka var arī pamainīt, piemēram, paņemt gan peptīdu kolagēnu palietot, gan tripeptīdu kolagēnu palietot, bet būtībā, kā es daru, es citreiz dzeru puspudelīti, ja teiksim, izdaru šo te, kā vienas dienas devu sadalu uz pusītēm, vai arī, tad, kad jūtu, ka tiešām, kad ir kaut kādas tādas, vai ādas tonis vairs nav tāds, vai ir kaut kādas jau grumbiņas jaunas veidojās, tad es vienkārši vienā dienā viena pudelīte. Bet, būtībā, jā, Indriņa varbūt var mani vēl papildināt, bet, būtībā kolagēns ir tas, kas būtu mums jālieto katru dienu. Jā, es pateiktu, tad noteikti, kad mēs attīram organismu, tajā laikā, īsti nevajadzētu noteikti to kolagēnu, tad arī, īsti nebūtu jēga lietot, bet tad, kad mums ir tā pabarošana organismu, tad noteikti uzreiz, man liekas, pēc kaut kādas kolavādas noteikti varētu mēs tā jaudīgi to kolagēnu izdzert kursu, jā, un pēc tam jau tad, kā Diana teica, varbūt puspudelīti dienā un tādā veidā uzturēt to kolagēnu organismā. Jā, tad ejam tālāk. Jā. Mēs atnācām pie manis. Tā, tad par kalciprājumu es jau izstāstīju. Un tad, jā, es nepieminēju to, atlaide ir visu mēneša garumā, un tie ir 10%, ja? Tā kā visiem noteikti arī tiem, kam ir osteoporozes, noteikti iesakiet saviem klientiem lietot šo te mūsu produktu, kas, kā jau es minēju, ir papildināts ar dažādām šīm te palīgvielām, kas palīdzēs ar uzsūkties šim kalcijam organismā un nonāks tur, kur vajag, kaulu audos. Tā, nākošais produkts ir vienkārši brīnišķīgs produkts, bet man liekas arī, kā jau mēs tik pa laikam minam, mazliet aizmirsts.
Tas ir combination flow. Aizmirst varbūt tāpēc, ka viņš nav tiešā pārdošanā pie mums Latvijā. Mēs viņu varam iegādāties tikai internetveikalā. Un varbūt tāpēc viņš nav varbūt tās kādā mirklī tik bieži redzams tajā lapā, un tāpēc varbūt kaut kur palicies maliņā. Bet, jebkurā gadījumā, brīnišķīgs produkts, ir sevišķi tagad arī vasarā, kad mēs tik daudz peldamies, jo tas ir produkts, kas atbalsta nieres, un zinām to, ka nieres ir viens no mūsu detoksikācija orgāniem, līdz ar to nepārtraukti tās attīra asinis, palīdz uzturēt šo te šķidrumu un minerālvielas līdzsvarā. Man tāpat kā Diānai ir kaut kas. Un, jā, ikdienā, protams, nierēm mums ir liela slodze. Tas ir uzturs, stress, tāpat tās arī nepietiekama šķidruma uzņemšana, maskustīgums. Un šie te arī tagad arī dažādas peldas ūdeņos. Arī tur mēs varam ļoti noslogot savas nieres. Un tāpēc šis produkts būtu tas, kas mums varētu noteikti glābt šajās situācijās, tieši gan pie kaut kādām jau problēmām, kad mums ir jau nieru sistēmām, urīnceļu sistēmā ir problēmas, vai arī tieši profilaktiski lietojot jau, lai tādās neiedzīvotos. Ja? Šeit galvenā sastāvdaļa ir šīs te lielogu dzērveņu ekstrakts. Atkal, kā vienmēr, mēs varam pievērst uzmanību, kad mums produktos ir visi pārsvarā ekstraktu formā šie te visas vielas, kas ir viņos pievienotas, ja. Tāpat tās ir pētersīļu lapu ekstrakts, tīruma kosa, kadiķogu ekstrakts, nātru ekstrakts. Man liekas, tādi mums arī Latvijā šeit ļoti labi zināmi augi, ja, kas ir sinerģiski savienoti kopā un ļoti spēcīgi un veiksmīgi var atrisināt dažādas problēmas, gan šo te atbalstu sniegt nierēm un urīnceļu veselībai, arī palīdzēs izvadīt šo te lieko šķidrumu no organisma, arī atbalstīs kā antioksidants un arī atbalstīs imūnsistēmu un vispārējo ķermeņa tādu labsajūtu. Un tieši būtu piemērots, jā, tiem cilvēkiem, kam ir šīs te biežās urīnceļu problēmas, iekaisumi, cistīti, kas ir ļoti jūtīgi pret augstumiem un dažādām sezonālām izmaiņām, kas arī izjūt šo te šķidruma aizturu organismā, noteikti arī būtu ieteicams. Un, protams, arī tādai profilaktiskai nieru veselībai. Šīs produkts ir ļoti, ļoti labs. Tā kā es atgādinu, jā, kad viņš ir nopērkams mums tikai internetveikalā, jā, un ir atlaide 10% visa mēneša garumā. Nākošais produkts, ja mēs runājam par to, ka tagad arī es skatos internetā rāda ogas, uz kurām sēž kaut kas virsū tur un ir kaut kādas oliņas uzdētas un zemenes visi lasam, tuliņi melenes sākās un visas šīs te gan dārza, gan meža veltes ir mēs tagad zinām, ka mēs viņas ejot turpat dārzā noplūcot, mēs viņas nemazgājam, mēs viņas liekam mutē un ēdam. Līdz ar to mums noteikti ir jādomā arī par to, kā mēs varam palīdzēt savam organismam ar dažādiem pretparastāriem līdzekļiem, un viens no šiem kompleksiem, tas ir parafaits, kurā ir salikti kopā šie te augi, kas veido šo te nepatīkamo vidi patogēnai videi, un palīdzēs izvadīt ārā no mūsu organisma dažādus šos patogēnus un toksīnus. Un tāpēc šis produkts ir piemērots, protams, pieaugušajiem. Tas nebūs īsti bērnu produkts, bet šeit ir iekļauts iekšā gan melnā valrieksta ekstrakts, gan lielapu drudzenes saknes ekstrakts, garais pipars, timijāns, ķiploks, jā, visi tie augi, kas ir spēcīgi antibakteriāli ļoti. Tāpat tās arī salvija, raudene, kumelītes, kas ir arī kurām ir dziedinoša efekts, krustnagliņas, altejas sakne un piparmētra. Tie augi visi sinerģiski viens otru papildina, un ļoti lieliski rezultāti ir lietojot šo produktu kursa veidā, ja, tas nav tas, ko būtu visu laiku jālieto, bet viņš arī tieši atbalstīs kuņģa zarnu traktu darbību, tāpat tās arī rūpēsies par visu organismu tādu dabisku attīrīšanu,
uzturēs arī zarnu trakta mikrofloras līdzsvaru un papildus būs kā tāds veselīga organisma attīrīšanas klātesošs produkts. Tā kā noteikti ir vērts iegādāties. Atlaide ir gan tikai nedēļu, līdz 7. jūlijam 10%, bet noteikti iesaku šo produktu iegādāties. Un tad pēdējais produkts, kas ir šomēnes mums arī akcijā, un šis produkts mums ir man virsū tur ir tieši tagad es pati neredzu, no kura līdz kuram, bet labi, jūs redziet, un Lipstick Fit, tas mums ir mūsu slaiduma produktiņš garšīgais, uzrakstiet, kurš ir lietojis šo produktu, kurš ir dzēris. Tas ir tā kā tāds, mēs varam, man liekas, kolagēnu, mūsu garšīgo un lipostiku saukt kā par tādiem saldā ēdienu, tikpat kā produktiem, bet veselīgiem saldā ēdienu produktiem. Un šis produkts ir lielisks ar to, ka šeit ir pamatā īpaši fermentēns mandarīnu mizas ekstrakts. Bieži vien mēs tikai, protams, lietojam šo te mandarīnu augli uzturā, bet tieši mizā ir ļoti daudz vērtīgu izēvielu. Un tieši šis te mandarīnu ekstrakts palīdz arī atbalstīt normālu vielmaiņu, palīdz organismam kontrolēt tauku uzkrāšanos un veicina viegluma sajūtu ikdienā. Te arī ir klāt pievienots šajā te produktā zaļās kafijas pupiņas, kas arī palīdz aktivizēt organismu enerģijas izmantošanu un arī palīdz kontrolēt vēlmi tieši našķoties. Zaļā tēja. Mēs zinām jau, ka tā ir kā antioksidants un arī, protams, palīdz pasargāt organismā mūsu šūnas un uztur arī tādas spēcīgas L-karnitīns, aminoskābi, kas palīdz organismam izmantot taukskābes enerģijā, un arī melno piparu ekstrakts, nonī auglis. Visi šie produktiņi kopā veido tādu ļoti jauku, patīkamu garšu un, iesakāms, protams, tiem visiem, kas vēlas rūpēties par savu svaru, grib vairāk šo te enerģiju just ikdienā, atbalstīt savu organismu tieši vielmaiņu, kontrolēt arī apetīti, lai nekārojas tik daudz tie saldumi, un arī papildus varam lietot kā veselīgu dzīvesveidu tādu produktu, ko ieviest savā ikdienā, kā saldo ēdienu, varētu teikt. Lietojam pa 2 šiem stikiem dienā un ļoti, ļoti veiksmīgi arī mums ir dažādās programmās iekļauts šis te produktiņš. Līdz ar to tas patiešām ir tāds vērtīgs iespēja, manuprāt, bija mēnesis, atlaide, cik es atceros. Neredzu tagad, man te virsū viens. Jā, līdz 31. jūlijam, līdz mēneša beigām, tā kā tieši uz vasaru vēl var paspēt. Jā, bet tas ir pērkot mēnesim komplektu, Nevis pa vienai kastītē, bet tieši mēnesim komplektu pērkot. Jā. Tā, tas arī ir viss tad mums par šiem produktiem. Un paskatāmies, kādi mums te ir jautājumi vēl. Bija mums jautājums par korālmainu ūdeni. Diemžēl mēs arī nezinām, kad viņš mums parādīsies. Mēs tieši tāpatās gaidām un pagaidām nav informācija. Jau teica, ka pavisam drīz, bet, kā es arī vienmēr saku, vienmēr ir alternatīva, un šī alternatīva vienmēr ir vai nu Ocean Min, atceramies, paskatāmies tādu produktiņu kā Okean Min, tā viņu var atrast, jo tur arī principā ir, tātad viņš ir mazliet savādāk, teiksim, šī te veida, viņu mēs noplēšam arī tādos kā stikos viņš nāk, noplēšam, ieberam pulverīti ūdenī, un viņš arī kļūst bagātīgs, sārmains ūdens, un turpat vairāk ir tieši magnijs, bet arī būtībā šos te mineralizēto sārmaino ūdeni mēs varam iegūt ar Ocean Min. Vienmēr arī pievēršam uzmanību pakām, programmām, un īpaši Hidramaks pakai. Hidramaks paka arī būtībā tā ir tāda, man liekas, vispār vasarā obligātā paka,
jo tur ir iekšā mums šis te Coral Mine, jā, visās programmās ir mums iekšā ūdentiņš, par to nevajag satraukties, bet tajā Hidromax pakā ir gan šis te Coral Mine ūdens mēnesim, gan antioksidants H-500, kas ir arī, nu, tagad saulē karstumā vienkārši mums sabiezē asinis, brīvie radikāļi, vienkārši urrā gājiens iet, ja, pa mūsu organismu, tā kā H500 antioksidants tur ir iekšā, un 3 pentokāni, veseli 3 pentokāni. Un ietaupījums arī ir vienmēr atceramies, ka iegādājoties programmu, mēs ietaupam vismaz 20-30 eiro, ja mēs pirktu produktus atsevišķi. Tāpēc droši papētiet šos te programmu sastāvus. Var, piemēram, paņemt to pašu GoPaku, piemēram, ja tur arī ir 5 produkti, tur ir šis te Coral Mine iekšā, tiem, kam varbūt tieši gremošanas sistēma un nervu sistēma ir aktuāla, var paņemt GoPaku, un tur arī būs iekšā šis te Coral Mine. Tā kā noteikti droši var pētīt, var testēt, skatīties, gaidām atpakaļ arī Coral Mine, bet noteikti jā, Ocean Min vai arī programma. Tā Inta raksta, vai Ocean Min var lietot kopā ar Coral Mine, sagatavojot tos vienā traukā. Nu, man liekas, īsti nav vajadzīgs. Viņi tomēr ir katrs tomēr bišķiņi savādāk, nu, tas sastāvs un īsti jēga nav viņus kopā maisīt. Vismaz es tā nedarītu. Jā, labāk pamiksēt, piemēram, no rīta var uztaisīt Coral Mine un dienas laikā dzert Ocean Min. Tā varētu. Mhm. Jā, varbūt vēl kādi jums jautājumi. Jā, kas tā visi saka, ka lipus tik garšīgs ir. Es zinu, ka garšīgs es jau tagad, jau, ka man te par rokai, tad es arī izmantoju. Droši var pieslēgties varbūt ar mikrofonu, kameru pajautāt. Tā, nu, laikam Nekādi jautājumi nav. Jautājumu nebūs, jā, bet katrā ziņā aicinām nebaidīties, nekautrēties, uzdodiet jautājumus savam veselības trenerītim. Čatiņos, mūsu Telegram čatiņos arī mēs vienmēr labprāt gaidām jūsu jautājumus, jūsu rezultātus, ļoti priecājamies ieraudzīt, sadzirdēt, redzēt. Tā kā droši dalieties, jautājiet un noteikti arī radīsiet šīs atbildes. Paldies visiem! Paldies, Indra! Paldies tev! Un tiekamies jau nākamajā veselības stundā jau par citu tēmu. Paldies visiem, kas pievienojās! Droši dalieties ar šo te Zoom ierakstu arī ar saviem mīļajiem cilvēkiem, lai arī viņi zina, kā palīdzēt sev. Paldies! Visu labu! Atā!